Šodien, 14. augustā, Arēnā Rīga uzsākās jau tradicionālais starptautiskais pirmssezonas sagatavošanās turnīrs Latvijas Dzelzceļa kausa izcīņa 2016. Dienas pirmajā spēlē mūsu pārējie divi pretinieki krustoja nulles Arēnā Rīga un ar rezultātu 2-0 pārāki par Jaroslavas Lokomotīvu izrādījās divkārtējie Gārina kausa ieguvēji Kazeņas Akbars komanda. Gandrīz 5300 skatītāju klātbūtnē savu pirmo turnīru spēli vakarā aizvadīja Rīgas Dinamo, tiekoties ar saviem kluba nosaukuma biedriem no Baltkrievijas Mīnskas Dinamo. Acīm redzami šovakar laukumā dominēja Mīnskas hokejs. Gan ātrāks slidojums, gan precīzāks piespēles un galu galā precīzāki metieni Jakubas Elčeka sargātajos vārtos. Ar rezultātu 3-1 uzvaru atnesa šajā turnīrā Mīnskas komandai. Vienīgos vārtus Rīgas Dinamo komandas labāk guva Māris Bičevskis. Pirmā turnīra spēle, diemžēl zaudējums ar 1-3 Mīnskas Dinamo. Tavuprāt, varbūt tas iemesls, kāpēc šodien neizdevās vairāk par vieniem vārtiem būt? Mēs droši bijām lēnāk viņiem un nepildījām to, ko vajadzēja darīt uz laukuma. Jā, jautājums, kāpēc? Es nezinu, saka laikam tas, kad viņi bija svaigāki un viņi visur bija soli priekšā, tāpēc arī daudz kas nesanāca. Vienīgais gols tev izdevās iesist šo ripu pretinieku vārtos, varbūt var šo situāciju aprakstīt? Izspēlējām vairākumu un tā kā runājuši, Mičelīts iedeva labu uz sāniem, tur vajadzēja tikai iemest. Ko treneris pēc spēles komandas sapulcē teica? To pašu, kad jāpieliek, tā nevar spēlēt un ka rīt izanalizēsim un jāiet priekšu. Iepriekšējā turnīrā Nižņovgorodā rītdienas pretinieks Akbars komanda izdevās uzvarēt. Kāds noskaņojums uz rītdienas spēli? Tāds pats jāuzvar. Trešos vārdus Mīnskas Dinamo labāk guva Aleksandrs Pavlovičs, tomēр par spēles labāko spēlētāju pretinieku rindās tika atzīsts Artūrs Gavrus. Lūk arī viņa pēcspēles komentārs. Артур, поздравляю с первой победой на турнире. Твой комментарий, как удалось выиграть сегодня? Может быть, основные причины ваши? Спасибо большое за поздравления. В первую очередь выполнили установку тренера. То, что какой план был на игру, то выполнили. Поэтому отсюда такой результат. Считаю, выиграли довольно-таки уверенно. В третьем периоде, конечно, немножко начали отходить от своей установки, но все-таки доиграли на победу. Еще несколько игр и начинается основной регулярный сезон континентальной хоккейной лиги. Какая готовность у Минского «Динамо»? Знаете, мы начинаем позже всех, 6 сентября, потому что у нас олимпийская квалификация. Поэтому у нас пока на повестке дня главное это сборная, а уже клуб после олимпийской квалификации. Как себя в Риге чувствуете? Отлично, хороший город, все нравится. До встречи в следующей игре. Спасибо. Rītdienas pirmajā spēlē savā starpā pirmie tiksies Mīnskas Dinamo un Jaroslavas Lokomotīvas spēlētāji. Savukārt visus līdzekļus mēs aicinām Arēnā Rīga 7:30 vakarā atbalstīt mūsējos cīņā pret divkārtējiem Gārina kausa ieguvējiem Kazeņas Akbars, kurus, starp citu, iepriekšējā pārbaudas turnīrā Nižņovgorodā mūsējiem izdevās uzvarēt. Tiekamies rīt Arēnā Rīga!